Šodien mums svarīga tēma, tāpēc pacentīšos bez liekvārdības un uzreiz paskaidroju. Kalendāra tabulas ir mazliet papildinātas padziļinātā izpratnē. Es ļoti vēlos, lai dažas lietas jums nesajauktu galvu, tāpēc paskaidrošu, kas ir par ko. Tātad, kad pirmajās kalendāra tabulās mēs skatījāmies, kā 4 debesu puses izkārtojas 5 elementos, mēs iegūstam skaitli 20. Tātad, lai labāk izprastu, nevis vienkārši maiju mitoloģijā lasītu par zīmēm, īmiš, čikčan, muļuk, ben un tā tālāk, mēs saprotam to, ka ir austrumu enerģija, kas ir gribas enerģija, kas ir sākums, kas apzīmējās ar sarkanu krāsu. Tātad, ja mēs esam dzimuši austrumu enerģijas dienā, mēs esam šīs enerģijas nesēji. Tātad, ja mūsu datumiņi ir šeit, ja mūsu datumiņam pretī ir sarkanā strīpiņa austrumu enerģija, tātad mēs esam, varētu teikt, kā Dons Juans izteicās, mēs piederam pie pirdējiem. Tiem, kam vajag sevi pierādīt, pie tiem mēs piederam. Ja mēs esam dzimuši baltajā dienā, mēs piederam pie baletdejotājiem dzīves, saprotiet? Mūsu galvenais uzdevums ir, mēs visu redzam pretestību, un mūsu uzdevums ir pārvarēt bailes, lai pretestība mūs nesalauž un nenolīdzina līdz ar zemi. Baltās dienā dzimušajiem galvenais bailēs nesastingta. Viņiem ir paaugstināta efektivitāte, mazāk jūtīgumu un tā tālāk, bet to jūs varat izlasīt skaidrojumos. Ja mēs esam dzimuši zilajā dienā, tie ir rietumu enerģija. Tātad tas nozīmē, ka mēs esam noslēpumaini dziļi. Mums ir sava slēptā gudrība, ko ne katrs saprot, un apkārtējie cilvēki mūs redz pārsvarā ne tādus, kādi mēs esam. Jo rietumi viņi taisa, kā saka, maskas. Paši to negribot, viņi nemelo, viņi vienkārši tādi ir noslēpumaini. Tātad, un dzeltenās krāsas līnijā, ja mēs esam dzimuši, tad mēs esam dienvidu enerģija. Dienvida tā ir 3 enerģiju summa. Tas nozīmē to, kad mums ir daudz enerģijas. Mēs esam apveltīti ar lielām enerģijas rezervēm, bet mēs esam maigi. Mēs esam tādi mazliet pūkaini, stipri, bet pūkaini. Lieli, bet jūtīgi. Un tātad, ko nozīmē šīs te enerģijas? Enerģijas 4 nozīmē, ka kaut kādā mērā mēs ejam pa dzīvi pēc noteikti, kā saka, scenārija, mēs sasniedzam mērķi. Ja austrumu enerģija, viņa mērķiecīgi nosprauž, saprotiet, mērķi tā, wow, sarkanā enerģija. Sarkanu viņu zīmē tāpēc, ka asinis sarkanas. Saprotiet, viņa ir asinīm saistīta. Un viņa tā nosprauž tā mērķi tā 1, 2, 3 pa soļiem uz priekšu taisni. Tāda rietumu enerģija, rietumus zīmē tumšzilus, tāpēc, ka vai melnus, tāpēc, ka nakts ir melna un tur neko nevar redzēt. Tātad rietumi viņi vienkārši kaut kur iedomājās. Savās vīzijās rietumi redz mērķi, kaut kur tur ir. Un viņi, es vēlos tur nonākt, ziniet, kā filmā Secret. Un kaut kādā mērā viņi tur aizlido uz to mērķi. Viņi attopās, kad ir pie mērķa. Rietumi. Tālāk. Pasīvās enerģijas ziemeļi. Jūs esat spēlējuši pinbolu, kur dzeles bumbiņa lēkā atsitoties pret gumijām un sit punktus. Nu, lūk, ziemeļi tā kā pinbola bumbas iet pa dzīvi uz mērķi. Dienvidi tā kā skaidiņa upē plūst uz mērķi. Viņi arī sastopas ar pretestību, ar krācēm, bet viņi var iziet cauri krācēm un turpina plūst ar dzīves straumi, tuvojoties mērķim.
Tā kā dzīves upe. Ziemeļus zīmē baltus, tāpēc, ka kauli ir balti, skelets ir balts cilvēka, un dienvidi ir dzelteni, tāpēc, ka cilvēka enerģija ir dzeltena, aura ir pamatkrāsa aurai, viņa ir dzeltena, saule ir dzeltena, medus ir dzeltens, tāpēc dienvidi ir dzelteni. Un lūk, es gribēju, lai jūs izprotat, ka šīs te pamata enerģijas darbojas kaut kādā no elementiem, kaut kādā no tatvām. Vaju tatvā, kas ir augsne, metāla tatvā, kas ir akaša, ūdens tatvā, kas saucās apas, koka tatvā, kas saucās prithivi, un uguns tatvā, kas saucās teģas. Saprotiet? Kā tas ir? Kad izprast šo te elementa, vai tas būtu augsne, metāls, ūdens, koks vai uguns, miedarbību ar vienu no 4 pamatenerģijām, ir sākotnēji nepieciešams tāpēc, lai saprastu, ko tad nozīmē tas imiš, ik vai akbal, lai saprastu būtību. Lai tu neuztvertu jūs šos te maiju navālus, kā, ziniet, mitoloģiju, kā zodiaka zīmes. Par zodiaka zīmēm mēs vēl parunāsim atsevišķi, lai jūs neuztvertu to kā mitoloģiju. Saprotiet, jūs saprotiet, ka imiš, tā ir austrumu enerģijas uguns, tā ir aizdedzes starteris. Čikčan, tā ir austrumu enerģijas būtība, koks. Būtība, koks, tas ir būtība, dzīves. Dzīvības koks, saprotiet. Filmā Avatars koku redzējāt visi. Nu, par tādu dzīvības koku šeit iet runa. Būtība enerģijas. Tālāk, muļuk, austrumu enerģijas, tas ir ūdens, tā ir informācija. Jūs saprotiet, tas ir austrumu enerģija, kas izplūst visur. Tā ir informācija, kas cirkulē mums asinīs. Ben, austrumu enerģijas metāls, saprotiet, esence austrumu enerģijas, akaša esence, austrumu enerģijas tāds koncentrāts. Saprotiet? Metāla krusts, tas ir Teskatlipoku krusts, Acteku māju tradīcijā. Teskatlipokas tie ir kalendāra sarģi, un metāla krusta enerģijās dzīvo Teskatlipokas. Un es pat viņus varu, kā saka, nosaukt. Tātad Benā dzīvo Šoloklis. Ecnabā dzīvo Jautlis. Asociējās ar nāves dievu Jama. Jā. Akbalā dzīvo Kecalkotls. Tas spārnotā čūska, spalvotā čūska. Un Lamatā dzīvo Vicilu Pučlis, zilais kolibrī, kurš bija Acteku kara dievs. Tātad, bet mēs vēl nepabeidzām. Tātad, un pēc tam ir enerģija kabam, kas ir augsnes enerģija, kas ir kustība, kas ir motors, būtība. Tātad, lai jūs labāk izprastu, jums ir jāizprot, kā tas darbojas, kā visuma mašīna, kā darbojas. Tad jūs saprotiet, uguns, tas būs visuma mašīnas starteris. Nu, kad mums te uguns diena bija? Jaunas formas iestartējās 17. Uguns visuma mašīnu starteris. Tālāk iet augsne, aug, viss attīstās, griežās, tas ir motors. Tālāk iet metāls, nu metāls tā būs navigācijas, stūris iekārta. Tālāk būs ūdens. Ūdens tas mašīnā būs riteņi, kas griežās, kas brauc, kas skaita, spīdometrs tur arī skaita nobrauktos kilometrus, vispār mašīnas izpausmes. Kas ir mašīnas izpausme? Tas, ka viņa brauc. Un koks tas nozīmē pati mašīnas būtība. Mašīna kā forma. Lūk. Un šodien ļoti svarīgi, ka beidzot mēs ieiesim jau no šovakara jaunā materializācijas ciklā. Materializācijas ciklu, kāpēc mums šī informācija jāapkopo, visa jāizprot, kā darbojas pirms praktiskiem darbiem. Tāpēc, kad materializācijas cikls
sastāv arī ir trīsdaļīgs, tāpat kā trejdeviņi no 3 savaitēm. Materializācijas cikls sastāv no 3 tarota rindām. Materializācijas cikls ir 63 dienas, 21 reiz 3. Un tas ir cikls, kurā materializējās lietas, saprotiet. Tagad materializācijas cikls sāksies 22. jūlijā. Un pirmā tarota rinda līdz 12. augustam, 12. augustā. Nākamais muļķa ceļš, 2. un 2. septembrī 3. zīmogu rinda sākās. Un materializācijas cikls noslēgsies 22. septembrī. Ļoti zīmīgi, kad rudens saulgriežanī gadā sakrīt ar jaunu materializācijas cikla sākumu. Bet materializācijas ciklam mēs pagaidām klāt neskarsimies. Visam savs laiks. Mēs pagaidām atrisināsim šādu dilemu, kas daudziem šķiet nesaprotama, neskaidra. Kā tad ar tām zodiaka zīmēm ir? Kāpēc ir tā, kad pie ģēnijiem stāv viena zodiaka zīme, bet pie šeit, kur ir zīmoģi, kur ir cilvēka diapazons apzīmēts, redziet, kur ir apzīmēts cilvēka diapazons un ir zīmoģi, tur ir cita zodiaka zīme. Skatieties, šī te zodiaka zīme, kas ir saistīta ar mūsu dzimšanas dienu, lai kur mēs būtu dzimuši, tas ir māja, dzīves māja, pašrefleksijas spogulis, caur kuru mēs izpaužamies, caur kuru mēs izpaužam savu būtību. Šis nav zodiaks tādā nozīmē, kā mēs horoskopa karti liekam. Šis ir zodiaks kā zīmes būtība. Ko zīme sevī satur, ko viņa sevī nes, zīmes okultās, sakrālā jēga zīmes. Tāds agrāk alķīmikiem zodiaka zīmes bija sava veida šifras. 12 universāli burti, kas apraksta šīs pasaules uzbūvi. Tātad šeit zodiaka zīme māja, caur kuru mēs izpaužamies, ja šodien ir kāds šodien ir jaunava. Tātad caur 6. māju, caur jaunavu, caur mutablo zemi, caur šo te jaunavas faktoru. Cilvēks, kas dzimis šodien, viņš varēs izpaust sevi, atstāt pēdas sava ascendenta nospiedumu laiktelpā. Redziet, ja tie, kas mācījušies astroloģiju, sapratīs, ja zodiaka zīme, kas apzīmēta šeit, piemēram, dotajā brīdī jaunava, viņa apzīmē ascendentu, cilvēka individualitātes punktu, cilvēka pašizpausmes vietu, tad šeit zodiaka zīme, šī te apzīmē augstāku spēku vadību, jo šī te zodiaka zīme ir medium coeli, 10. māja, ko sauc par regnum, debesu sirds. Tātad šeit vadība ir no augšas saslēgums mūs vada caur šo zodiaka zīmi. Saprotiet, ja jūs liksiet astroloģisko karti, jūs ļoti viegli ieraudzīsiet, ja ascendents jaunavā
pie vienāda māju sistēmas medium koeli būs dviņos. Ja ascendents dviņos, tad medium koeli, jeb debesu sirds atradīsies zivīs. Ja ascendents būs aunā, tad debesu sirds, protams, augšējais punkts, medium koeli, jeb 10. mājas meridiāns atradīsies mežāzī, ja ascendents aunā. Tātad šīs ir it kā zīme, kas izsaka mūsu ascendentu. Un šī zīme, kas izsaka medium koeli, bet nevis tādā nozīmē, kad virzību, kad mēs uz turieni ejam. Nē, kad mūs no turienes no augšas vada. Redziet, 72 ģēniji, eņģeļi, demoni, džini, laika sargi, laiktelpas matriksa operatori. Laiktelpas matricas operatori. Šie 72, viņi no turienes, no augšas mūs vada. Un tāpēc viņu zīme ir medium koeli priekš mums. Saprotiet, veidojas šis te stūris, leņķis, 90 grādu leņķis. 90 grādu leņķis, tas nozīmē, ja es eju, kā saka, šādi, tad 90 grādu leņķis no augšas manu dzīvi, un es eju uz priekšu, saprotiet, es eju uz priekšu. Un no augšas manu dzīvi ietekmē 90 grādu leņķī, no augšas man ir sava programma, bet no augšas no maniem nolaiž citu programmu. Tas ataino šo te spēku ietekmi uz mūsu dzīvi. Saprotiet, šeit šī zīme izpauž mūsu individuālo programmu, ar ko mēs ejam dzīvē, ar ko mēs duram, ar ko mēs gribam sevi izpaust. Šeit, kur rakstīts māja, stabiņš H, tā ir individuālā programma. A zīme, tas ir no kurienes mūs vada. Kādu zodiakālo debesu sektoru, kādā zodiakālajā debesu sektorā mīt mūsu ģēnijs, mūsu eņģelis, demons, kādā sektorā viņš mīt, no kāda sektora viņš mūs vada. Lūk par to stāst, no kāda sektora viņš mūs vada. Tad, saprotiet, ja es esmu, kā saka, dzimis 4 čikšiem, un mans sektors, caur kuru es eju, ir auns. Tas ir kā auns eju. Uz Laidara vārtiem. Es, auns uzvarētājs, par katru cenu gribu parādīt sevi, ka esmu pirmais labākais. Tad mani vada no mežāžas sfēras. Korektē manu iešanu. Redziet, kas vēl ir, ko es izmainīju. Jums ir jāsaprot, kad ir ļoti liela starpība. Demoniem nav šāda diapazona kā cilvēkam. Un demoniem, eņģeļiem, es nevaru, piemēram, likt 13 vienību diapazonā viņus. Tādā nozīmē, ka ir pirmais, kas ir kā benefaktors, ir 13, kas ir kā motivators. Es sapratu, tā darīt nevar, jo šeit ir dažādas lietas. Cilvēka dzimšanas diapazonā. Iedomājieties, šeit ir cilvēka dzimšanas diapazons, jūsu dzimšanas diapazons. Tad jūsu dzimšanas diapazonā šie 1 līdz 13 ir stīgas. Tie saucās tonāli, toņi vai stīgas, uz kurām vibrē jūsu apziņa. Stīgas, caur vienu no šīm stīgām jūs nolasat realitāti. Tas ir kā 13 uztveres kanāli, 13 raidstacijas, ko jūs dzirdat. Un
Caur šīm stīgām mēs uztveram realitāti. Analizējot cilvēku, ir jāņem vērā visu viņa diapazons. Piemēra pēc, lai jūs saprastu, kā tas darās, es piemēra pēc pievienoju kaut ko no saviem seniem darbiem, tad cilvēka diapazonus, cilvēka sinastrijas analizē šādi. Ja jūs redzat šeit, kad man, piemēram, ir interesanti, kā beigsies, kā saka, divu cilvēku miedarbība, kā beidzās. Divu cilvēku miedarbība konkrētā dienā, pie kā viņa noved un kāpēc viņa ir tāda, kāpēc viens ir uzvarētājs, otrs ir zaudētājs. Kāpēc? Tā. Lai to saprastu, man nepietiek zināt dzimšanas dienu. Man vajag redzēt cilvēka visu personālo diapazonu, visas 13 vienības. Un personālā diapazona notikumus vienmēr skatās, liekot cilvēka 13 vienības pret tekošo laika vilni, kurš arī ir 13 vienību garš. Un tā skatās cilvēku savstarpējo miedarbību. Jūs saprotiet, divi cilvēki, viņiem ir savs uztveres diapazons, savi toņi, savas stīgas, sava dzīves programma. Bet viņu miedarbība visu laiku nebūs vienāda. Tad jūs saprotiet, ka vienā laika periodā ir viena konfigurācija viņu miedarbībai. Citā 13 dienu laika periodā jau būs pilnīgi cita konfigurācija šo divu cilvēku miedarbībai. Un ja šeit viņu miedarbība bija ērta personai pa kreisi, tad iespējams, ja viņi būtu miedarbojušies šeit, šajā 13 dienu ciklā, varbūt rezultāts būtu cits, miedarbība būtu ērtāka personai pa labi. Lūk. Nu, un, protams, ja jūs gribat apskatīties, kā skatās tieši tāpat, skatās augstāku spēku liktās programmas. Tikai šeit ir nevis 13, tekošais 13 dienu vilnis tiek likts pa vidu, divu personu matricas programmai, bet pa vidu tiek likts tekošais 73 vienību cikls. Šeit ir dažādas konfigurācijas, saprotiet, dažādi modeļi, viņiem nav jāseko, tas ir piemēra pēc. Tikai piemēra pēc šīs te lapas ir pievienotas. Piemēra pēc, lai jūs saprastu principu, kā skatās nenovēršamo likteni, skatās 73 pret 73 liekot, un to, kur ir cilvēkam zināmā veidā iespēja pašam rīkoties, izpausties, liekot 13 pret 13. Tālūk. Bet nevis atsevišķi dienu. Nevienās māju kalendāru izskaidrojošās zināšanās jūs to neatradīsiet, jo tās ir okultās zināšanas. Atveriet jebkuru saitu par māju kalendāru, jums sāks skaidrot, kad 4 čikčan vai 9 okko nozīmē. Neko nenozīmē, ja kaut ko jau nozīmē, bet tas neko neizsaka par notikumiem konkrētā dienā vai konkrētā laikā cilvēkam, ja mēs neņemam vērā visu viņa diapazonu, ja mēs neņemam vērā zīmolu. Saprotiet, kas ir krāsas? Krāsas ir tikai tinte, īpašības. Zīmoģiem ir daudz lielāks nospiedums. Tagad padomājiet, redziet, šis te navāls, piemēram, ik. Tā ir tinte. Viņai ir jābūt, bet lielāka jēga un pamanāmāks ir zīmogs. Tāpēc taro lielos arkānus sauc par zīmoģiem. Viņi spiežās apmēram tā. Ir enerģija, kas ir dienā, un caur šo enerģiju nospiežās zīmogs. Zīmogs jau ir kaut kas konkrēts, nenovēršams, ko cilvēks izjūt, ko cilvēks nevar noraidīt kā nepastāvošu, neesošu. Bet zīmogs nevar nospiesties bez tintes. Tāpēc ir nepieciešama gan tinte, gan zīmogs. Un praktiski 21 lielajam arkānam būs modifikācijas, skatoties ar kādu tinti viņu spiež. Kāda tinte tiek izmantota?
austrumu tinte, ziemeļu tinte, rietumu tinte vai dienvidu tinte. Ir 4 tintes pamattipi, ar kuriem spiež zīmogus. Un 4 × 21, cik būs? 84. Urāna cikls. 84 gadu ciklu skatās astroloģiskajā kartē no 0 auns līdz 30 zivīm. Katra zīme iet pa 7 gadiem. 84 gadi kopumā tur ir ietverti. Klasiskajā progresijā. Zīme par 7 gadiem. Lūk, kā tas viss ir. Un tālāk. Kas šeit vēl ir jauns? Jauns ir tas, kad jūs pirmo reizi redzat 819 dienu ciklu. Par to ir uzrakstīts skaidrojumā. 819 dienu cikls ir Vacak-Čan, viens no garākajiem laika cikliem, skaitās svētais sakrālais laika cikls, kura visas vibrācijas savstarpēji sasaistās. Tas ir 13 reiz 9 reiz 7 ir 819. 819 ciklā ietilpst 9 kvartāli pa 91 dienai katrā, vai arī 13 materializācijas cikli pa 63 dienām katrā. Redziet, šī gada 18. martā mēs iesoļojām jaunā 819 dienu ciklā. Lai jūs saprastu, cik tas nozīmīgi, apskatīsimies, kad sākās iepriekšējais. Mums līdz melnajam kvartālam jāaiztina. Iepriekšējais sākās 21. gada 20. decembrī. Iepriekšējais sākās. Un iepriekšējais cikls sākās ar Kimi, nāvi. Un šī ciklā izsākās karš. Tīnam iepriekšēja 819 dienu ciklu. Un kur mēs nonākam? Mēs nonākam 19. gadā. Cikls aizsākās 19. gadā rudens saulgriežos, 23. septembrī. Nu ko, uzprojektēja Covidu šai ciklā, uzprojektēja. Lūk, un šeit jūs redzat, kā saka, galveno vēl vienu lietu. Jūs redzat eņģeļus, tātad ercena eņģeļi. Katrs no viņiem tur 7 zīmogus. Tāpēc ir visās ezotēriskajās literatūrās par 7 zīmogiem, ir teikts. Erceneņģeļi tur 7 zīmogus. Un katrs no erceneņģeļiem tūlīt, kā saka, apskatīsimies, piemēram, uzliksim uz filtra, piemēram, paņemsim Mihaelu. Es mazliet pārteicos, bet tā dažreiz ar filtrēt, ar Excel. To nevar darīt telefonā, ir ērti ar Excel strādāt, tāpēc datorā. Tad, jā, katrs no erceneņģeļiem tur 3 zīmogus, 3 zīmogus katrs no erceneņģeļiem tur. Tātad Mihails tur zīmogu uzvaras rati, mērenība, kas simbolizē dvēseli, kas iet caur dzīvēm, un pasauli Mihails tur. Un tā katrs no 7 galvenajiem eņģeļiem tur 3 zīmogus. Kāpēc tas ir jāsaprot? Tāpēc, ka pirmdiena, kas ir mūsu kalendārā kā pirmdiena, mums ierastajā kalendārā kā pirmdiena, viņai nav nekāda sakara ar mēnesi un otrdienai nav sakara ar Marsu atslāpstiem. Šīm te dienām ir sakars konkrēti ar eņģeļiem. Tiem, kas tur pasaules struktūru.
Tātad pirmdiena tas ir Gabriels, otrdiena Ariels, trešdiena Rafaels, ceturtdiena Zaharēls, piekdiena Anaēls, sestdiena Kasiēls un Mihails svētdiena. Lūk, ķeltu kalendārā šeit nedēļas dienas viņas kaut kādā mērā ir saistītas ar planētu enerģijām, ķeltu gada ritmā. Un šeit ķeltu gada ritmā nedēļa tiešām sākas ar svētdienu 1 un mēnesis ir 2. Saule ir 1, mēnesis ir 2, Mars ir 3, Merkurijs 4, Jupiters 5, Venēra 6, Saturns 7. Tālūk iet druīdu kalendāra gada dienas. Šeit ir no Saules līdz Saturnam. Un šeit kalendārs, kur nekādas liekās dienas neliekās, kas nekad nav mainīts. Šeit ir no pirmdienas līdz svētdienai, jeb no Gabriela līdz Mihailam. Tas ir dažādas lietas, kas mums praktiski netiek izskaidrotas, kas ir sajauktas. Tāpat dažādas lietas. Es šeit no iepriekšējā kalendāra izdzēsu, man bija iepriekšējā kalendārā šāda lieta. Paskaidrošu jums. Un es sapratu, ka tas var nojaukt jums izpratni. Tad man iepriekšējā kalendārā bija 13 stabiņš pievienots arī blakām fantastiskajām būtnēm. Tonālu, jeb atslēgu stabiņš. Redziet, un es sapratu, ka tā ir kļūda. Fantastiskās būtnes negrupējās laika viļņos. Fantastiskajām būtnēm ir atslēga. Lūk, cipars, kas atrodas blakām fantastiskajai būtnei, tas nozīmē viena no 13 atslēgām, kuru viņš tur. Tā kā 13 izpausmes līmeņi katrai no šīm būtnēm ir, un katra no viņām var turēt viena no 13 līmeņu atslēgām. Skatieties, cik tas interesanti. Redziet, fantastiskās būtnes izpausme materiālā formā 3D realitāte ir 4. līmenis. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc 4. līmenis. Tātad fantastiskās būtnes, viņas tā kā saka, 3 līmeņi zem zemes un 9 līmeņi virs zemes. Fantastisko būtņu izpausmes formas. Okultā tradīcija. Uz zemes tas ir šeit ir līmenis 4 ir uz zemes, 3 ir apakšā un 9 ir augšā. Debesis ir daudz plašākas nekā pazeme. Tātad, fantastisko būtņu izpausmes formās mēs skatoties varam saprast, kas mēs esam un ko mēs šeit darām. Skatieties tagad interesantu lietu jums parādīšu, ļoti interesantu. Tātad, mums var būt sava dzimšanas diena un zodiaka zīme, kas pievienota dzimšanas dienai. Bet pat cik mēs esam dzimuši 13 dienu vilnī, tad viena zodiaka zīme, tā pati zodiaka zīme atradīsies pirmajā un pēdējā viļņa atslēgā, kas ir labās un kreisās rokas spēks, būs viena un tā pati zodiaka zīme. To sauc par dzīves ceļu, pa kuru mēs ejam. Dzīves ceļa zīme. Tātad tas ir apmēram tā, kā saka, šī vilnī dzimušajiem dzīves ceļa zīme ir rauns. Nākamajā vilnī dzimušajiem dzīves ceļa zīme ir vērsis. Nākamajā vilnī dzimušajiem dzīves ceļa zīme ir dvīņi. Nākamajā vilnī dzimušajiem dzīves ceļa zīme ir vēzis. Un tā tālāk, un tā tālāk. Saprotiet, tā ir dzīves ceļa zīme. Tas ir, varētu teikt, caur šo enerģiju izpaužās viņu dzīves ceļš, viņu pienesums šai realitātei.
Caur dzimšanas dienas enerģiju izpaužās viņi paši. Un tagad skatieties. Cik interesanti. Šī diapazonā, dzīves ceļa zīme ir vēzis. Vēža zīme šeit atrodas. Tā ir dzīves ceļa zīme. Un šī diapazona ietvaros vēža zīme pie ģēnijiem atrodas četriniekā. Tātad nozīmē, kad redziet, viņu izpausmes forma materiālajā realitātē, četrinieks ir materiālajā realitātē, tas ir mūsu dzīves ceļš. Tad, ko tas nozīmē? Viņi, izpaužoties materiālajā realitātē, veido mūsu dzīves ceļu. Un saprotams, ka ārkārtīgi svarīgs, ja mēs skatāmies šo te dzīves ceļu, mēs esam dzimuši šai laika vilnī, mums dara apskatīties, kāds ģēnijs atrodas mums 4. atslēgā, jo viņš ir kaut kādā mērā mūsu dzīves ceļa kurators. Tā kā, kas ir vēl pievienots? Vēl ir pievienots, jūs var izbrīnīt. Šeit, redziet kāda lieta, kad 360 dienu gads, viņš arī tiek dalīts tāpat sektoros pa 40 dienām. Pa 40 dienām sektoros, ka 819 dienu periods tiek dalīts 9 kvartālos, tā mūžības gads tiek dalīts 9 sektoros pa 40 dienām. Kāpēc pa 40? Tāpēc, ka skatieties vērīgi. Enerģija, viena no māju enerģijām, viens no navāliem, paceļās augstāk pa vienu līmeni ik pēc 40 dienām, nevis pēc 20. Redziet, ja šeit ir enerģija 3 imiši, tad nevis pēc 20 dienām viņš kļūs par 4 imiši. Par 4 imiši viņš pārvērtīsies, pēc 40 dienām būs 4 imiši. Vēl pēc 40 dienām būs 5 imiši. Vēl pēc 40 dienām būs 6 imiši. Tagad saprotiet, kāpēc 40 dienas pēc cilvēka aiziešanas, nomiršanas taisa rituālu. Tāpēc, kad pat 40 dienām paceļās enerģija uz jaunu līmeni. Pēc 40 dienām cilvēka dvēsele aiziet nākamajā realitātes līmenī. Viņa vairāk nav šajā astrālajā telpā. Tā tam būtu jābūt, ja viņa šeit kaut kas nepiesien. Tāpēc, lai viņa šeit neaizķertos un ietu tālāk, tāpēc 40. dienā taisa rituālu. Lai 41. dienā viņa jau šeit vairs neatrastos. Dvēselīte. Un šeit jūs vēl redzat tādu interesantu lietu, ko es pievienoju vastu šastru ciklus. Jā, vienkārši ieliku tāpēc, lai būtu, tāpēc, ka arī šāds laika cikls ir, kas sastāv no 5 savaitēm. 45 dienas vastu šastru cikls. Viņš būtībā viņu sauc par orākula ciklu, par burvestību ciklu, jo, redziet, ir neviena tradīcija. Ir tradīcija klasiskā, kas darbojas ar 72, bet ir vēl tādi gari, saprotiet, gari, vastu šastru gari, telpu gari, telpas gari. Viņi ir 45, tādi gari 45, kas rada burvestības, es tā teikšu. Vastu šastru ciklu varētu saukt arī par burvestību ciklu. Un pat cik viņi ir 45, viņi arī ietilpst, vai pareizāk sakot, veido vienu no laika līnijām. Un kāpēc
šīta laika līnija 45, viņa nav saistīta ar mūžības laika ritu. Viņa varētu teikt, es pat viņu nosauktu par paranormālo laika līniju. Paranormālā laika līnija, bet viņa atbilst vastu šastru kodiem. Kāpēc viņa atbilst vastu šastru kodiem? Tāpēc, kad 45 vienmēr sākas enerģiju ģenerē, tā kā secībā, kā iet tatvas. Kā vediskajā tradīcijā iet tatvas? Pirmā ir akaša, tātad šeit akašas savaite. Pēc tam ir vaju, pēc secības. Otrā ir vaju savaite. Pēc tam ir teģas, vidējais ir teģas, tā trešā ir teģas savaite. Ceturtā ir prithivi savaite. Un piektā ir apas savaite. Redziet, tas ir tā, kā vediskajā tradīcijā grupē tatvas. Un astroloģija arī tieši tā grupē tatvas. Akaša, vaju, teģas, prithivi un apas. Un tādā secībā izkārtojas savaites orākulu ciklā. Kāpēc es šo ciklu saucu par orākulu? Tāpēc, kad mēs mācāmies taro dzīves grāmatu, bet kādam var iepatikties kāds orākuls. Un es jums pateikšu, orākula arī strādā. Bet visam ir jābūt atbilstošam. Orākulā ir jābūt 45 kārtīm. Vai jums iepatīkās orākuls? Un jūs redzat, kad viņā ir 45 kārtas, jūs droši varat viņu pirkt. Praktiski jūs varat viņu iedarbināt, viņš strādās. Tā ir klasiskā tradīcija, burvestību ciklu tradīcija. Orākula saistīta ar burvestību ciklu. Ja taro ir jābūt 78 kārtīm, tad orākula ciklā ir jābūt 45 kārtīm. Orākula kastītē. Jābūt ir tā. Es ceru, es gaidīšu jautājumus, kas vēl nav saprasts. Es ceru, ka šoreiz es izskaidroju daudzas līdz tam neparastas lietas. Tad jūs saprotat, ka šeit ir cilvēka diapazons, tas ir galvenais, katrā cilvēka diapazona. Ģēnijiem nav diapazona, ģēnijiem vienkārši ir atslēga. Katrs no viņiem konkrētā 73 vārtu ciklā pārvalda tur vienu no atslēgām. Lūk, par to stāsts. Tā kā līdz nākamajai reizei un gaidu sakarīgus jautājumus.